visiem, kas ir lūguši mūsu lūgšanas un aizlūgumus. Šī svētā misē lūdzamies par Antoniju un Lintas dzimtas piederīgajiem, uzticot viņus Dieva žēlsirdībai. Pievienosim arī savus lūgumus un vajadzības, kopīgi sakot: mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Visvarenais Dievs, uzklausi mūsu pazemīgās lūgšanas. Šai adventa laikā vadi mūs pretī Kristus dzimšanas svētkiem un visā mūsu dzīvē pretī Tavai valstībai caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
visa svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvēsmu, lai tās mums top par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanā, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asinu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manā piemiņā. Ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri un pateicamies, ka mums esi ļāvis būt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mums visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tev pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dieva māti jauno Mariju, svēto Jāzepu, jaunavas Marijas līgavēju, svētajiem apustuliem, svēto Jāni Kristītāju, svēto Mariju Magdalēnu, visiem svētajiem
sacījis saviem apostuliem un mācekļiem: es jums atstāju mieru, es jums dāvāju savu mieru. Raugies lūdzām nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas un savu bērnu ticību. Un stiprini visā kristīgos saimēs savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir par jums vienmēr. Kristus mīlestībā sniedziet viens otram miera izlīgšanas dzīvi. Kungs, es esmu cienīgs, ka tu nāk